Internets ir tikpat dabiska cilvēku saziņas vide kā parks, iela vai telefons. Tā ir brīva, demokrātiska un atklāta, taču tajā tāpat kā pilsētā dzīvo ļoti dažādi cilvēki. Tāpēc arī internetam tiek piemēroti uzvedības likumi un noteikumi. Par naida kurināšanu un diskrimināciju internetā tiek piemērota krimināla atbildība. Ir cilvēki, kas internetā uzvedās tā, it kā viņus neviens neredzētu un nekad nevarētu pieķert. Apvainojumi un rupjības komentāros, aicinājumi uz rasu naidu un diskrimināciju parādās te vienā, te citā internetu portālā vai bloga vietnē. Manā skolā gāja meitene zēns. Normāls cilvēks. Bet, protams, dažiem kaut kas ir ļoti pret viņu. Un tad viņi ieliek, piemēram, kaut kādas savas bildes tajā, savā lapā. Viņi saņēma ēnākas tādas trausmīgas izziņas, kas viņi īstenībā gandrīz depresijā iedzina un tā. Piemēram, tie paši draugos domu biedri, tur ir sitiet urlas. Noteikti var atrast, piemēram, pret nēģeriem. Protams, par tādas rasistiskas man šeit draugi tiešām dzēš ārā, bet Skolas biedra pazemošana internetā reizēm kļūst par veidu, kā parādīt viņam savu vietu. Konflikts starp dažiem cilvēkiem tiek nofilmēts un kļūst par izklaidi visiem pārējiem. Tā šie pārējie, skatoties video, it kā akceptē šādu agresiju. Mēs tur vienu otru laikam aprunājām, tad viena nāca sist viņu, un tad viss bars, visa skola gandrīz gāja to skatīties un filmēt. Tas ir vienkārši traģiski braukt citiem virsū internetā. To dara cilvēki un nevar pieiet klāt un to pat. Viņiem pašiem ir kompleksi. Kādreiz bija internetā viena tāda slepkavas lapa, kur viņš bija publicējis bildes ar cilvēkiem, ko viņš nogalināja. Viņu nevarēja atrast. Bet tur bija pilnīgi detaļās, pilnīgi visas bildes nofotografētas, kā viņš izvaro to cilvēku, griež viņam graizu un visu. Personīgi es nevēlētos redzēt, kā kādu izšķēt galvu internetā. Cīņa pret nelegālo informāciju internetā nav cenzūra. Tā ir cīņa pret cilvēku pazemošanu, apmelošanu, agresijas un vardarbības izpausmēm virtuālajā vidē. Un ikvienam ir jāsaprot, ka internets nebeidzas ar personīgās istabas durvīm. Valsts varas iestādes tādu personu, kas pārkāpus likumu internetā, var atrast dažu stundu laikā. Internets ir tāda lieta, ka es tev iedošu pa muti, dzīvē satikt. Čau, mēs esam labākie draugi, jā, čau. Tas ir nelegāls saturs. Par nelegālo saturu var uzskatīt bērnu pornogrāfiju, vardarbību, rasismu, naida kurināšanu, aicinājumu uz nekārtībām, draudus, zaimošanu un tā tālāk. Ko darīt, ja sastopaties ar nelegālu saturu? Portālā www.drošsinternets.lv jāspiež poga ziņot par pārkāpumiem internetā. Iespējams tā, tu aiztaupīsi vēlākas nepatikšanas kādam savam draugam. Draugs interneta čatā var izrādīties cilvēks maskā. Svešinieks, kas sastapts internetā, var izlikties par jebko, arī par jaunu puisi vai meiteni. Taču aiz virtuālās maskas bieži vien slēpjas negodīgi un vardarbīgi cilvēki. Uzticoties virtuālajiem tēliem, mēs pakļaujam sevi riskam. Es sarakstījos ar vienu zēnu kaut kādu gadu vai pusgadu. Tad viņš paprasīja, vai viņš var atbraukt pie manis. Bija no vienas puses kā bail, bet gribējās. Un tad vienkārši viņš atbrauc. Mums bija baigi garlaicīgi, mēs 2 stundas baigi garlaicīgi sēdējām, nerunājām. Un tad viņš teica, ka viņam jāskrien projām. Bija viens cilvēks, ar kuru es sāku runāt, tas viņu runāja diezgan ilgi, kādu gadu. Un mēs nonājām satikties. Es viņu satiku. Pirms tam pusstundu viņu vezājot pa veikalu, viņam to nezinot. Un pēc tam es viņam pateicu čau. Un tad viņš pateica, ka viņam gribās ēst, viņš aizgāja ēst un es aizgāju sajādīt laumu. Tās arī beidzās. Viena no izplatītākajām iepazīšanās vietām ir sociālie portāli. Noziedznieks tajos var izveidot savu viltus profilu un, piemēram, tēlodams skaistu meiteni, mēģināt iepazīties ar puišiem vai otrādi. Bieži šī iepazīšanās beidzas ar tikšanos, taču tikšanās nevienmēr ir tāda, kā gaidīts. Var notikt tā, ka aiz jaunā drauga virtuālās maskas slēpjas krāpnieks, izmantotājs vai pat slepkava.
No otriem man čalīts pieksējās, lai es viņu pievienoju Skype kontaktiem, un kad viņš grib būt mans draugs, ka viņš no turienes, lai es baigi viņu draudzējos. Un kā beidzās to, kad viņš no maniem mūki, es viņam sūtīju I love you, be my friend, un tam līdzīgi, jo, vienkārši es viņam kapitāli izbesīju, un tas man šķiet pats normālākais veids, kā no viņiem tikt vaļā. Es vienkārši nevaru likt Skype me. Man vienmēr viņš ir aktivizēts. Kāpēc? Tu gribi, lai tev piesienas? Nē, tu visi draugi zini, kad man droši var rakstīt. Nav vienkārši pārbaudīt, vai jaunais draugs ir tās, par ko uzdodas. Viens no variantiem, to, kas nācis no interneta, var mēģināt pārbaudīt internetā. Sako ļoti konkrēts jautājums, kas tu esi? Nē, man parasti jautājums, kā mēs esam pazīstami un tam līdzīgi. Uz e-pasta es nekad gandrīz neatbildu, jo tur vienkārši nepatīk. Tur es neredzu cilvēku izskatu neko. Draugos, piemēram, es parasti uzreiz apstos to profilu. Pirmkārt, ja nav albuma, tur viņai kaut kādi 50 draugi. Tad uzreiz viss ir skaidrs, ka tas nav bišķi normāli. Es, protams, negribu katru dienu mainīt jaunu bildi. Tev ir albumi, tev ir normāls draugu skaits. Tas nav tā kā pilnīgi no kaut kurienes bildi, plus vēl kaut kāda modele. Jā. Google ieraksta sieviete un ielaiks pirmā bildi. Kaut kāda seksīga, šausmīga meitene, tāda modele. Pilnīgi neviena albuma, kaut 50 draugi. Tas ir bišķi aizdomīgi, un profils arī tukšs pēc mazliet. Taču atklāt viltus profilu nevienmēr izdodas, tāpēc nevajadzētu paļauties tikai uz pētījumiem portālos vai interneta meklētājos. Ar to, ko es satikos, viņu pazinu gan Faceā, gan draugos, gan Skype'ā. Un pēc tam mēs ar viņu kā arī pa telefonu sākām runāt. Un tad ir tāda, kaut kāda drošības sajūta, kaut ko tomēr. Viņš nav nekāds briesmīgais onkulītis ap kādiem 45, kas tad tūlīt ieliks mašīnā. Vispār nevajadzētu tādām lietām ticēt. Kā tu vari zināt, ka viņš tev taisnību saka? Jā. Tātad plāns ir sekojošs. Vispirms izmantojam to pašu internetu, lai noskaidrotu personību. Pēc tam zvanām pa telefonu, jo arī balss tembrs un sarunas maniera var daudz vēstīt par cilvēka nodomiem. Ejot satikties, izvēlamies publiskas, ļaužu pilnas vietas. Māma negribēja, lai brauc. Man bija bail, kad es tikai apsolu lūdzu, ka tu neesi izvarotājs. Nē, es viņu sievīstu. Nē, no sākuma jau, tad, kad viņš stāvēja zem manas mājas, viņš man neredzēja, un es viņam zvanīju un redzēju viņu no loga. Un tad es tikai viņu ielaidu. Par tikšanos cenšamies paziņot draugiem, vecākiem vai citiem tuviem cilvēkiem, kuri problēma gadījumā zinās, kur jūs meklēt un kā palīdzēt. Iepazīšanās internetā ir kā sludinājums avīzē – laimes spēle. Cik daudz par mums var uzzināt internetā? Portāli un citas interneta vietas uzbūvētas tā, ka dati tajās saglabājas ilgāku laiku. Tāpēc pat nevainīga fotogrāfija, kas publicēta internetā pirms dažiem gadiem, šodien var izraisīt pārpratumus vai pat ļaunumu. Personīgā informācija ir ziņas par visu to, kas notiek cilvēkam apkārt. Viņa draugi, vecāki, radinieki, skola un mājas. Ļauni cilvēki no šīm informācijas drumslām var salikt kopēju ainu, uzzināt jūsu adresi, ieradumus, vecāku darba vietas un laiku, kad viņi ir vai nav mājās. Vēl vairāk, zinot jūsu datus, šīs personas var rīkoties internetā jūsu vārdā, sagādājot nepatikšanas. Ja mēs uzrakstām tiešām telefonu numuru un adresi piedod. Dzimšanas datus arī. Un ko tev dzimšanas datiem izdarīt? Jā, bet ja tev ir adrese, telefona numurs un dzimšanas dati, tad var to izmantot. Albums es bloķēju gandrīz visus. Jo, var uzlikt, ka tikai draugi redz. Man māte neļauj. Man arī māte neļauj. Man kategoriski aizliegts kaut kādā sakarā likt bildes ar viņas ģimeni. Īstenībā tas diezgan bīstam dēļ viņas darba un tā. Es no tusiem kaut kādas bildes ielikt, bet tā, kur kaut kā negribās likt, lai tēvs redz. Nē, es lieku visu pēc kārtas. Māma tik pa manīm smējās vienmēr. Pat tie slavenie cilvēki, kas publicē savu personīgo dzīvi dzeltenajā presē, dara to ļoti uzmanīgi. Lielīties ar savu jauno kleitu vai kopā ar ģimeni pavadītajām brīvdienām Āfrikā droši var tikai draugu vidū. Svešiem ļaudīm, pat tiem, kas ir draugu draugi, tas viss pagaidām nav jāzina. Es savu paroli esmu devis piemēram vienai draudzenei, lai viņi skatās, savu, kā teikt, ienaidnieci. Viņi vienmēr skatījās no manējā. Pēc tam viņi nomainīja vēl citu, kad tā draudzene sāk saprast, kad bišķi pa bieži jau no manis skatīt. Es normāli sniedzu savu personīgo informāciju, izņemot adresi un telefonu. Es lieku īsto vārdu, jo man liekas, ka ir nepareizais, ja tev kāds meklē, kāds cilvēks vai sens radinieks, domāju, ka vajadzētu
patstāvīgi uzturies, tur, protams, raksti īsto. Tur, kur tu kaut kādu ieeji, nu tad nafik tev tas īstais, ka tu labāk ierakst kaut kādu niku, kaut ko tādu. Nec arī atkarīgs no tā, cik nopietnas tas tā vieta, kur tu esi. Nu, kur tu internetā zini kādu nopietnu vietu? Nu, piemēram, internetbanka. Kaut arī interneta banka šķiet īpaši droša vide, tomēr cilvēki tajā bieži uzvedas nelabākā draugu portālos. Viņi izmanto tās pašas paroles, kādas draugu portālos vai e-pastā. Paroles, kas bieži vien ir atvasinātas no radinieku vai mājas mīluļu vārdiem. Ievācot brīvi paklīdušas personīgā rakstura ziņas internetā, noziedznieks var šīs paroles uzminēt. Kas jāzina, lai droši klejotu internetā? Internets ir kā ielu tīkls pilsētā. Lai auto un cilvēki varētu pārvietoties droši, tiek ievēroti satiksmes noteikumi. Tādi paši noteikumi eksistē arī internetā. Internetā visi cilvēki ir brīvāki. Nu, tas ir kā kuri. Izveidojās tāda interneta dzīve un īstā dzīve dažiem. Nu, Bet internetā viss ļoti bezpersoniski. Nu, jā. Daudzkārt portāli un internetu vietas atceras pēdējā lietotāja vārdu un pat paroli. Tas nozīmē, ka strādājot pie sveša vai publiski pieejama datora, atmiņā saglabātā parole var dot iespēju kādam citam darboties jūsu vārdā. Es vienkārši viņu aizmirsu aiztaisīt ciet viņu kompjuterā, izlogoties, un es mājās pēc tam runāju ar draugu, un viņš vienkārši pēkšņi sāka kāds rakstīt manā vietā. Un es nevarēju saprast, kas tas bija, un halo, la, 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 tādas lietas. Un, jā, beigās izrādījās, kas bija mans tēvs, bet, Elektroniskā pasta adrese, kas tiek mētāta internetā pa labi un pa kreisi, parasti ātri nonāk tā sauktajos mēstuļu sarakstos, un pasta kastītē ar katru dienu vairāk iekrīt reklāmas, melīga un maldinoša satura informācija. Man vienai paziņai, draudzenei bija atsūta īziņa, kad jūs esat laimējuši tādā šitajā tēmā. Loterijā jums kaut kas tur jāizsūta, viņai tur kaut kāds bankas konts vai kaut kas tāds. Un pārskaitīs 100 lati. Viņa forši uz to īziņu atbildēja. Man tā nauda īsti nav vajadzīga, varat viņu paturēt. Pārskaitiet uz savu kontu. Reģistrējoties dažādos interneta portālos, vēlams neuzrādīt savu personīgo e-pasta adresi, bet gan izmantot kādu no publiskajiem elektroniskā pasta serveriem. Tā iespējams pasargāt sevi no kaudzes nevajadzīgu vēstuļu, kurās starp citu var atrasties arī vīrusi un spiegu programmas. Paroles ir interneta durvju atslēgas, taču atšķirībā no īstajām slēdzenēm, ļaundari paroles lauž tikai īpašos gadījumos. Parasti tās pie viņiem nonāk vai nu nejauši, vai arī tās ir pietiekoši vieglas, lai atminētu. Es paņemu kādu radinieku vai kaut kādu labu draugu vārdu vai kaut ko tam līdzīgu. Ja, bet man personīgi dotam ir paroles tā, ka tas ir vārds un vēl cipari klāt. Vai, tiešām pat pagroti. Man parole ir ļoti viegla, tāpēc, ka es nezinu, es internetā tā neaizraujos ar visādām noslēpumu atklāšanām. Jā, tavs vārds. Jā, piemēram. Nē, nav mans vārds. Man ir no 2 vārdiem un vēl cipariem. Kaut kas saistīts ar mani, ar maniem radiniekiem vai kaut kas tāds, kas ienāk prātā. Parolei nav jābūt bezjēdzīgai burtu un ciparu virknei. Bieži vien pietiek, ja tā ir veidota asprātīgi. Apstāstu klaviatūru un tādu tā kā zīmējumu, kas sanāk, un tad pilnīgi nesakarīgi paroli es atceros tikai uz, kas klaviatūru apstos. Es nezinu, kas pirmais ienāk prātā, man vienu brīdi datoram man bija paroli, es mīlu savu zvirbuli. Tas viņa aizmirst vienmēr, viņa bija gara. Virkne portālu vispār nepiedāvā savus pakalpojumus, ja lietotājs nav reģistrējies. Tiek pieprasīts vārds, uzvārds, iesauka, bieži pat dzīvesvietas adrese un e-pasts. Taču nevienmēr šiem datiem ir jāatbilst realitātei. Ir vairāk e-pasta priekš draugiem, priekš reāli lietojamais. Nē, draugos speciāli uztaisīs jau tādu e-pastu, lai no vāpa vienkārši man parasti bija īstais e-pasts, man ir šausmīgi garš. Es speciāli uztaisīju @one.lv, pēc es īsāk, lai būtu. Tur, kur tas iespējams, jācenšas neizmantot īstais vārds un uzvārds, īstā adrese un citi patiesie dati. Interneta vietnes, kurās tas ir svarīgi, parasti garantē šo datu drošību un ir atbildīgas, ja tie nokļūst svešās rokās.
Lai piespiestu interneta lietotājus apskatīties reklāmas un atvērt dažādas lapuses, cilvēki ir gatavi uz dažādiem trikiem. Piemēram, lapusē ar interneta spēlēm var paslēpties sīkas programmiņas, kas ieperinās datorā un automātiski var vaļā dažādas interneta vietnes. Vai arī tādas, kas padara datoru par paklausīgu ģēru noziedzīgu elementu rokās, un jūs pat nezināsiet, kad jūsu dators sāks izsūtīt spāma vēstules tūkstošiem adresātu. Es esmu arī dabūjis vīrusu datorā. Es īsti nezinu, kādā veidā un kas tas bija, tāpēc, ka īstenībā es no paša datora daudz ko nesaprotu. Bet, kad es sāku sūtīt citiem vīrusus pa Messengeru. Arī pa Skype ir tie, ka atvērt pasties man jaunās bildītes no vakardienas, ko tusiņu vai kā. Piemēram, pasties šito mans jaunās bildes, pats, kas uz ko visi ķērās, tas bija neskaties, tas nebija tev. Un atsūta linku galvenais. Piedod, tas nebija tev. Loģiski visi uzreiz apsīsies. Man liekas, ka es esmu pārāk droši īstenībā. Es lieku savu īsto vārdu gandrīz visur, paroles man ir vienkāršas. Es nezinu, man liekas, ka nekas tāds nevarētu notikt. Droši vien jau, ka varētu. Bet... Vismaz man tā šķiet, ka ar mani nekas nenotiks tāds slikts. Lai pārliecība par to, ka nekas tiešām nenotiks atbilstu patiesībai, dar ievērot virkni noteikumu. Neuzticēties svešiniekiem internetā, tāpat kā nepazīstamiem uz ielas. Nepublicēt informāciju, kas satur personīgas ziņas. Telefona numurus, adreses, ziņas par radiniekiem, vecākiem un draugiem. Nepublicēt izaicinošas vai ļoti personiskas fotogrāfijas. Atturēties no īsto vārdu un uzvārdu izmantošanas portālos. Izmantot dažādas paroles, vēlams ar cipariem un burtiem. Izmantot antivīrusu programmas. Ierīkot vairākas elektroniskā pasta adreses, kuras izmantot reģistrācijām portālos. Atvērt tikai tās e-pasta vēstules, kuru sūtītājs vai tēma ir loģiska un atpazīstama. Par visiem aizdomīgiem gadījumiem ziņot hotline dienestam www.drošs internets.lv.